zināms, ka Telekom Rīgas maratonā startēs kā lielākā komanda, vairāk kā 500 cilvēki. Šobrīd mēs atrodamies stipro skrējienā, kur Telekom cilvēki trenēsies Rīgas maratonā. Skriesim pa šo te kalnu, pārvarēsim dažādus dubļu un šķēršļus. Skatīsimies, kā mūsējiem ies. Galvenais mums nostartēt savu spēku robežās. Galvenais izvilkt to vājo posmu komandā. Galvenais nenoslēgt. Galvenais palikt virs ūdens, ja? Un nepalikt pēdējiem galvenais. Jā, tikai vajag, var uzkasīt, nekas nav darījis. Tas grūtākais bija tikt viņai līdzi. Mēs turējāmies līdzi viņai, un tad bija viss kārtībā. Bet praši, viss bija baigi labi. Tā bija tā mūsu stratēģija. Esat gatavi maratonam? Jā. Jā, pilniem, jā. Pilnīgi gatavi. Traki. Kas bija pats grūtākais? Kalns noteikti. Kā tev gāja? Bija vispār smagi. Tiešām, kā Karina teica, kalns, augšā un finiša kalns. Finiša kalns, tas pēdējais, kas jāizliek, tas bija arī smagi. Forši otrā elpa tur mežiņā sākumā bija super, bet tur lūziens, no stāvu apli, bet bija labai, super. Kā tev gāja? Forši. Kas bija vieglāk? Finiša. Un kas bija pats grūtākais? Starts. Zini, es visu laiku domāju, ka mēs sildamies. Un izrādās, ka tā kā es biju atskrējis jau līdz šitam kalnam, tad es sapratu, ka īstenībā es noskrēju visu trasi. Tā kā es tagad biju domājis, ka sāksies īsties saču, bet nekas tā arī atskrēja. Mums bija nesabalansēta komanda, jo pirmais dalībnieks izstājās pirmajā kilometrā. Stiprākais dalībnieks aizskrēja projām, un es zaudēju otrai meitenei. Kopēcīgākās no Telekom meitenes ar polo. Viegli. Ne, viegli nebija, bet bija ok. Mēs finišējām. Visa komanda esat galā? Jā. Nu, kas bija pats grūtākais? Ūdens. Ūdens pēdējais, ūdens Kalnāta, kalns. Jā, Niešana distants pašā finišā. Maratonam esat gatavi? pilnīgi droši. Nē. Zelta medaļas garantēts olimpiskās. Es visu arī. Nekādā gadījumā. Esam iesildījušies, mēs varam... Mēs varam kur vēl trasē. Šitas kalniņš ir iepīgākais. Šitais kalniņš varēja arī nebūt labāk. Ūdens bija visforšākais. Pirmie iespaidi. Tu cenzēsi?
Mēs izdarījām vairāk nekā prasīts, kā mēs paši sev bijām uzstādījuši. Siena bija grūta. Nē, siena bija bailīga, bet grūta nebija. Panika uzmetās sienā bišķi. Kā finišs? Lielisks. Atvēsinošs. Vēl ir pāris komandas, atrodas trāsē, vēl pāris komandas. Šīs ir viens no pēdējiem noslēdzošajiem. Riepas man riktīgi patika. Tunels bija perfekts. Notiek kā un tā nekā. Diezgan slapši. Arī man skrienot un filmējot nebija viegli. Grūti pat iedomāties, ko pārdzīvoja mūsu 18 komandas. Bet jāteic, ka visas Telekom komandas stipro skrējienā nostartēja godam, un mēs varam apgalvot, ka esam pilntiesīgi sagatavojušies Rīgas maratonā.